Labrīt! Sveicu Āgenskalna tirgu, publiskajā virtuvē recepte mūsu štābā. Un šodien mēs uzsākam jaunu tradīciju. Aicināsim uz šejien Latvijas ražotājus. Tātad gatavosim kopā ar Latvijas ražotājiem. Un šodien mums ir sprīdīšu saimnieks Artis ar savu komandu. Un Artis noteikti arī iepazīstinās, ko viņš šodien ir atvedis un ko gatavos. Jā. Man kolēģe Andra ar meitu Saniju. Mēs šodien gatavosim kaut ko, kas man būs pārsteigums bišķiņ, jo es gatavot pats īsti neprotu, bet es paļaušos uz meitenēm, jo viņas taču neprot. Man ir pilnīgi 100% pārliecība, kad viss sanāks. Un, jā, mēs vienmēr par visu jauno, un šis ir Easy Peasy jauns projekts. Mēs ar Easy Peasy roku rokā ejam ar jaunām lietām un sākam. Jauns sākums vienmēr ir forši. Nu, ko tad, lai mums garšīgi šodien? Jā. Lai garšīgi. Jautājums, ko tad mēs šodien, ko dāmas mums pagatavos? Mēs šodien pagatavosim baljonu un pildītās maizītes pēcsvētku maizītēm. Kas ir, kāpēc pēcsvētku? Tas ir tāpēc, ka tas, kas ir palicis pāri, lai nevajadzētu to visu mēs tādā, mēs varam uztaisīt garšīgs brokstu maizītes vai arī pusdienu maizītes. Latviešiem es paturpināšu tradicionāli ir bagātīgi saklāt galdu, labi zinot, ka to visu nevar apēst. Nu, tagad, kā reizi visi tuņās gatavosies svētkiem, tad būs lielisks padoms, kur to visu likt. Tieši tā. Ok, tad aiziet. Ķeramies pie darba. Jā, uzreiz arī jautājums, Arti, kā tev ir reiz gatavošanu? Nu, man jau reku kolēģi izpļāpājās. Man ir omlete. Omlete ir tavs highlights. Omlete un cepti kartupeļi. Es esmu no tiem, kas... Nu, tu kā olinieks, tad tavs iecienītākais arī ir omlete. Nu, brokastīs noteikti. Oliņa vārīta vai omletīti, kur bez tās. Nu jā, tad arī nedaudz pastāstīt par to, kāpēc mēs sākam ar tevi. Tad Artis Easy Peasy ir iesaistījies sākotnēji kā klients, un šobrīd jau ir kļuvis par mūsu, atļaušos teikt, ģimenes locekli, Easy Peasy ģimenes locekli, Jā. Un kļuvis par mūsu partneri, kas palīdz kopā attīstīt arī ikdienā Easy Peasy. Un jā, varbūt tās pastāst, kā sanākšana kopā ar Easy Peasy ir izmainījusi tavējo ikdienu un olu ceļa ikdienu. Nu, ļoti pozitīvi. To mēs jau esmu stāstījis, bet tas man patika. Kā mēs iepazināmies, kad es ar olu kasti nosvīdušu muguru dusmīgs, nesos pa veikalu un dzirdu, kad Rolands stāsta kādam, kad, hei, mums šāds risinājums. Tas bija riktīgi labi. Tā bija viena no retiem reizēm, kad es padevu apakaļ, noliku to kasti, apsēdos, teicu, vecīt, izstāst, kā tas strādā. Un pēc 2 nedēļām vai 3 mēs jau braucām, vai ne? Jā, šobrīd jau ir cik? Gads. Noteikti gads, jā. Oktobrī mēs sākām. Nē, oktobrī. Nē, varbūt vairāk, jā. Nu, mūsu ikdiena ir uzlabojusies noteikti. Pirmkārt, finansiāli, otrkārt, es vairs neko nezinu par busiem, benzīniem, ritošo daļu. Easy Peasy brauc. Viss ir Easy Peasy. Viss ir Easy Peasy, jā. Tas ir tā labākā lieta. Man prieks to dzirdēt, kā teikt, uz to. Izvēloties produktus, nu skaidrs, sprīdīši, Latvijas produkts, krējums un citas sastāvdaļas. Izvēlies Latvijas produktu. Jā, protams. Svarīgs kritērijs. Nu, protams, jā. Atbalstam vietējos. Nu, bet, protams. Un arī garšīgāk. Jā, viennozīmīgi. Nu, savējais. Vietējais. Man šķiet vispār tas būtu ļoti pareizi Latvijas iedzīvotāji. Pirmkārt, izvēlētos savā valstī ražot produktu, vienalga, lai kas tas būtu. Nu, noignorēt to cenu, jo importētie produkti bieži vien ir lētāki. Nu, ražošanas īpatnību un pašizmaksu dēļ mums Latvijā ir diezgan dārgi. Dārga pašmaksa, tāpēc, ka mums ir dārga tā dzīvošana. Tāpēc ļoti novērtējam. Paldies tiem mūsu klientiem, kas pērk mūsu preci. Mēs to ļoti novērtējam. Pateicoties viņiem, mēs esam šeit. Nu, un jebkurš mazais ražotājs to ļoti, ļoti jūt, kad viņu atbalsta ar saviem pirkumiem.
iedzīvotāji. Tas ir forši. Runājot par vietējo produktu, aicinām skatīties Latvijas ražotāju katalogā www.easypeasy.lv. Latvijas ražotāju katalogs, tur atradīsiet partnerus, kā produktus var pasūtīt gan ar kurjeru, gan arī pārtiks pakumātos. Bet Arti, pasaki, kur vēl var nopirkt sprīdīšu produkciju? Un uzreiz arī jautājums, es redzu, ka tev ir dažāds dizains arī produktam. Kāpēc atšķirās dizains? Vai tas ir dēļ tā, kur var nopirkt? Stāst par šo. Nē, olas ir lielas, mazas, vidējas. Nu tad katram ir savs iepakojums vai dažādas svara, tikai tāpēc. Nu, droši vien cilvēkam patīk daudzveidība. Pildīts cilvēks ēd ar acīm, vai ne? Mēs zinām. Pilnīgi noteikti. Sākumā ar acīm, pēc tam ar garšu kārpiņām. Nu, tikai tāpēc, bet esam nopērkami lielākajos Latvijas veikalos, veikalu tīklos, Rimī, Sky, Top tīklos. Tā kā mēs esam daudz kur. Nav deficīts. Nē, mēs esam plaši atrast. Jā. Ja kādam īpaši gribās, mēs arī uz vietas savu produkciju tirgojam. Tā kā, jā. Kas mums šeit ir noticis? Šeit jau mīkla gandrīz ir gatava. Kad viņa būs gatava? Cik tālu līdz gatavībai vēl? Principā viņa jau gandrīz ir gatava, tad man jāsavien viņa būtu tādā smukā bumbiņā un jāieliek būtu ledusskapī uz pusstundiņu, lai viņa atpūšās, tad rodzējās visu kopā. Tad jau būs. Rekā, tu esi kādreiz gatavojis kūku? Es gatavoju medus kūku. Sākumā... Pagaid, pats vai sieve? Godīgi. Es jau teiktu, ka es pats arī. Jā? Jā, es esmu visos procesos jau, tas ir mūsu tāds, mans un sievas, tas tāds projekts gājiens, jā, kad mēs bliežam uz medus kūku. Tas ir tāds svētkos. Ģimenes marka, jā? Dzeņu medus kūku. Super. Dzeņu ģimenes medus kūka uz svētkiem. Jāatceries, mums bija kooperatīvais pasākums. Jā. Tur arī bija dzeņu medus kūka. Tā bija manis gatavota ar manas sievas atbalstu un konsultāciju. Ar zinātnisku atbalstu, jā? Jā. Tad, kad tu nezināji, ko darīt, droši vien tad viņa jautāja. Kamēr mums gatavojās maizītes, es gribētu pāris vārdos dzirdēt. Mēs sakam sprīdīši. No kurienes tad ir sprīdīši un kā tad sākās tas stāsts ar sprīdīšiem? Šie sprīdīši dzīvo Ogres novada sprīdīšos. Ogres novada, Ogresgala pagasta sprīdīšos. Katrā sevi cienošā pagastā ir pa sprīdītim. Jā, tur mūs ir daudz, bet mēs esam no Ogres novada. Un sākās, sprīdīši sākās tieši no mājvietas, no māju nosaukuma. Un, kā jau zemniecībā tas 90. gados bija pieņemts, kā saucās mājvieta, tā arī saucās saimniecība. Sprīdīši ir vidējs uzņēmums, mazais ražotājs, vidējais ražotājs vai lielais ražotājs? Kāds tur lielais? Latvijas mērogā skatoties? Es nezinu, domāju, droši vien, ka ne lielais. Mēs esam starp mazs un vidējs, gribētos tā teikt. Kas jūs atšķir no lielā ražotāja? Putnu skaits. Putnu skaits un viss prasības. Jau viss ir vienāds. Jā, viņas ir vienādas kā lieliem, tā maziem. Mūs raksturo tas putnu skaits un saražotās izdēto olu skaits dienā. Jā. Un čilīgs viss. Jā, un čilīgs viss. Tās mums čilā. Varu piebilst, esmu pats arī sprīdīšos bijis un esam arī tur YouTube var pastīties arī citi filmējuši raidījumi, tā kā tur ekskursija tieši par pašiem sprīdīšiem. Un tev ir viens no čilīgākajām vistām, kāds es redzējis. Varu pačukstēt. Mammai aizved sprīdīšu viss. Fantastiski. Pirmajā dienā, kā aizved tā dēļ un nevar apstādināt un aiziet, un viss notiek tā kā. Mums ir jāuzslavē komanda, kas šīs te vistas apčubina un dara to viss labākajā līmenī. Tāpēc viņas arī ir tik foršas un tādas, kādas viņas ir. Tādām omulīgām vistām, omulīgas olas? Tā sanāk. Jā. Tev ir ģimenes uzņēmums. Kāds ir strādāt ar ģimeni kopā? Es zinu, tavu mammu esmu iepazinis un arī dēlu saticis. Jūs mamma tev tādu kārtīgu saimnieci un tu kārtīgs saimnieks. Kā jums sastrādāties? Varat patīk, nepatīk, citiem ieteikt? Kā ir ģimenes uzņēmumu veidot? Vispirms par zemniecību kā tādu. Man šķiet, ka tas ir
vienīgais, vispareizākais modelis, kad saimnieko ģimene, jo nauda paliek ģimenē. Nu, tā ir, mēs nevaram tur nopelnīt tik milzīgas naudas, lai mēs varētu tur ar viņu ārkārtīgi šikot, gribās tā teikt. Un jo vairāk mēs iesaistam savējos, jo vairāk, jo stiprāk mēs esam. Bet vispār, kā ģimene, ir visādi brīži, ir forši un ne tik forši, bet kā visiem. Tur, man liekas, nav nekā īpaši slikta vai īpaši laba. Viss kārtībā. Es domāju, ka īsais jautājums, īsa atbilde, viss ir labi. Viss ir labi. Jautājums ir par sadarbībām. Es iepriekš ar tevi esmu arī par to runājis, un arī mūsu šī sadarbība ir veidojušies tieši ar to, ka tu esi atvērts sadarbībām. Sadarbība nevar izveidoties, ja tu domā visu tikai man, visu es pats, visu savām rociņām, jādod citiem. Kādas tev ir vēl sadarbības bez easy peasy, un ko tu esi iemācījies ar šīm sadarbībām? Es jau kaut kad esmu teicis arī mūsu sarunās, kad latvietim ir jālauž mūsu latvietība. Tas ir mūsu lielākais ienaidnieks. Mēs tā stereotipiski domājam, ka ja mums jāizdara viss pašiem, tad mēs to nevaram. Mēs to pirmkārt nemākam, otrkārt mēs nevaram atļauties labus materiālu tehniskos līdzekļus, lai darītu visu pašu. Un treškārt, nevajag darīt. Mēs nezinām, kā to darīt. Vienam ir jāaudzē putni, otram ir jādēj olas, trešam viņas ir jātirgo, un ceturtam viņas ir jāpasē, ja pa putnopību. Tas būtu tāds vispareizākais modelis, bet, kā es vienmēr to pieminu, kad latviešiem lielākā nelaime pats latvietis. Mēs nemākam sadarboties. Diemžēl mēs esam ceļā uz to. Augkopības ziņā mēs ar kaimiņu zemniekiem cenšamies sadarboties. Domu, ka viens nopērk jaudīgus diskus, otrs nopērk labu sējmašīnu, un tad viņi mainās. Viens sadara sev, pēc tam aizbrauc pie kaimiņa, un otrs dara tāpat. Lai nebūtu katram jānopērk tas agregāts reiz 2, bet mēs tādā veidā kooperējamies. Kaut kas izdodās. Mums izdodās ar vien labāk un labāk, un tas ir riktīgi forši. Mēs mēģinam laust to seno domāšanu, ka nē, viss mans, es, un tā. Es esmu ievērojis, ka ir diezgan populāri tāda pieredzes apmaiņas, skatīties uz citām valstīm, braukt, skatīties, ko citi dara. Ir kaut kādi labi piemēri, ko tu varētu teikt kādās valstis, kur tu teiksi, tur sadarbība ir citā līmenī, viņi ir soli mums priekšā, mums atliek tikai, kā teikt, pamācīties un sekot līdzi ņemt to piemēru. Jā, es esmu bijis Vācijā putkopības sakarā tieši šādā saimniecībā, kur 5 uzņēmumi darbojās un ir pakārtoti viens otram. Viņi ir autonomi, katrs par sevi, bet ražo. Tad viens audzē jaunputnus, nākamais šos jaunputnus, kad tas putniņš izaudz, kļūst par vistu, kuru dēja olu, tad tur šīs dējē vistas. Nākamais ražo barību šiem iepriekšējiem 2, un tad nākamais aiz tā barības ražotāja nodrošina šo produkcijas pakošanu, šķirošanu, pakošanu un tirzniecību. Un viņi jebkurā diennakts laikā zina, ko viņi nopelnīs, kam viņi savu produkciju atdos. Katrs dara savu darbu, un loģiski, ka viņš to darbu izdara 10-kārt labāk nekā darot visu. Nekā darot, jā, kā mums pieņemts. Viens uzņēmums dara visas šīs lietas, un kā sanāk. Un sanāk, kā sanāk. Un tu nevari bieži vien paspēt būt visur, izsekot visiem procesiem, jo mūs ierobežo nauda, mūs ierobežo tirgus, mums ir resursi, cik ir, un stundas diennaktī arī tik, cik ir, un darba ir arī tik, cik ir. Un tad mēs tur tā lavierējam, citreiz sanāk, bet citreiz nesanāk. Un kļūdas, mūsu tirgus ekonomika kļūdas nepiedod necik. Un tad veidojās sarežģītas situācijas brīžiem. Bet virziens viņam ir jābūt sadarbības virzienā, jo tikai sadarbībā ir spēks. Mēs arī aicinām uz to
sadarbību un apvienošanos, jo tas arī ir tas jautājums, tie resursi. Ja? Konkrēts piemērs ar Ogres novadu un to, kā mainījās cenu uz piegādi. Jā. Ja uz tām pašām Rimī klētīm un Rimī noliktavām vai citiem veikaliem no Ogres puses brauca 4 transporti iepriekš. Jā. Ogres un taži. Tagad brauc viens. Super. Tas viss tiek salikts vienā. Tātad gan, mēs gribētu teikt, tāds dabas, ja, draudzīgāk, nevis 4 dūmojoši sprinteri piebrauc. Dūmā tikai viens? Piebrauc tikai viens. Jā, tas ir riktīgi labi. Elektroauto būs nākotnē, bet jā, tas arī ir šis, kā dabūt cenu uz leju, kā dabūt resursus, gal galā tas ir darbinieku resursi. Protams. Nav nepieciešams darbinieks, nav nepieciešams transports, un visiem kopā to izdarīt ir lētāk. Darba stundas, amortizācija, degvielas, visas šīs lietas ir tik ļoti pateicoties tev, tu mūs esi iepazīstinājis arī ar laimīgo vistu fermu. Jā. Un šeit jums arī ir tāda, jūs esat 2 ražotāji, un jūs nevis esat konkurenti, bet jūs drīzāk tā kā sadarbojaties? Jā, mēs meklējam sadarbības visādos veidos, jo visi saprot, tie, kas domā, tie saprot, ka mums ir nejēdzīgi, piemērs par transportu, turēt 4 mašīnas, ja mēs varam turēt 1 mašīnu, un tas ir dārgi. Mēs uzturam lieku resursu, kurš mums neko labu nenes. Paņem tikai mūsu enerģiju, laiku, naudu un visu pārējo. Jā, laimīgo vistu ferma, mēs uzskatām, ka mēs vispār Latvijā neviens neesam konkurenti, vismaz olu jautājumos. Katram ir savs pircējs, vienam patīk oranžu kastīte, vienam patīk zila kastīte, vienam kaut kādu iemeslu pēc ir iegaršojusies šī ola, vienam cita, mēs sadzīvojam, un man liekas, ļoti labi sadzīvojam. Man nāk prātā tāda viena lielākā atšķirība, kas uzreiz par sprīdīšiem. Man liekas, ka tas ir vienīgais produkts, kuru es zinu, kas ir tādā veidā pieejams. Jums ir Rimī pieejams pasūtīt tik olas, paņemt tik olas, cik grib. Jā, es varu ieiet, paņemt 3 olas no sprīdīšiem, un to neviens cits nepiedāvā. Jā. Tas ir paldies Rimī, foršs projektiņš kopā ar viņiem, un pierādījis sevi, viņš ir attaisnojies, cilvēkiem patiešām patīk paņemt, apskatīties, šitā būs īstā ielikt. Es nezinu, pēc kādiem kritērijiem cilvēks tur izvēlās tās olas, bet tur tās olas specifiski viņas dažādu krāsu, gaišākas, tumšākas. Tās gaišākās tiek izlasītas no sākuma. Nezinu, kāpēc, bet tā ir. Un tur tā ņemšanās, es domāju, ka bērniem tas patīk. Tur, reku šo oliņu vai šo, vai kaut kā tā. Bet arī tas jautājums, man liekas, ir par to resursu, ko tu pērci. Ja tu dzīvo viens pats, 10 olas varbūt ir par daudz. Jā, varbūt. Un nav iespējams dabūt mazāk. Tad sprīdīšu olas es varu dabūt 3. Arī vienu. Arī vienu. Jā, tā kā tas ir tāda... Ja pietrūk tieši viena, tad paņemam vienu un aiziet. Tas ir tāda liela lieta, ko sprīdīšu atšķirās arī no pārējiem. Jā. Tagad aizvien populārāk produkts ražojot ir meklēt pievienoto vērtību. Viens ir pat šī dūla, un tad no produkta kaut ko pievienoto vērtību sniegt klāt. Vai sprīdīšiem ir kaut kādi plāni, domas par papildus produktiem, vai ola ir tas, kas ir, un paldies, kā teikt, lai citi atkal dara savu darbiņu un taisa kaut ko tālāk. Kādi nākotnes plāni? Ko saka darbinieki un ko saka saimnieki? Mums bija majonēze, sprīdīšu klasiskā majonēze, kas bija ražot no svaigas olas, sadarbībā ar vienu mūsu kaimiņu uzņēmumu Ogresgalā. Bet karš pagājušajā gadā ieviesa savas korekcijas, cenu kāpumi, izēvielu cenu kāpumi. Tur mums to produktu uz kādu brīdi, tā nobeidza. Ja? Viņš palika neadekvāti dārgs, un mēs viņu pārstājām piedāvāt. Bet varbūt atgriezīsimies, mēs nezinām, pagaidām koncentrējamies uz olām, jo mums izaicinājumu piedzīvojumi pietiek visu laiku, un tad mums olu trūks, tad mums viņas bišķi paliek pāri, un mēs tur nevaram notrāpīt tā, lai visu laiku būtu viss pārdots, un lai šo varētu uzskatīt par nozari, ka viss ir kārtībā. Tāpēc izdaram vienu un skatīsimies tālāk. Bet ir pagājuši jau gads, vairāk kā gads,
kopš šīs majonēzes vairs nav veikalos un šad, un tad vēl joprojām Facebook profilā kāds atrakst un saka, ej, nu nebūs tiešām, bija riktīgi garšīgi. Jā, pie ielās klāt, un arī tas jau, kur palikušas, un viss bija riktīgi labs. Jā, tas ir sirds silda, bet ir mums 2 rokas, vai kopā mums ir cik 20 rokas, ja? Un mēs nevaram izdarīt visu, un arī nevajag izdarīt visu. Soli pa soli. Tu taču zini, vai ne? Jā, tieši tā. Vienu, bet kārtīgi darbīgi. Jā. Laiciņš pagājis, Sandra stāsta, kas mums te ir noticis? Jā, mēs esam visus atcepuši. Mums ir Napoleonam visas plāksnītes jau ir saceptas. Maliņas smuki apgrieztas un pārvērstas drumstaliņās. Nu, un tagad visas jāsaliek ir kopā. Aiziet. Jā. Paldies, garšīgi izklausās, vai ne? Nu, pēc maizītēm būs kā reiz. Pēc maizītēm kā reiz mēs esam pelnījuši arī saldo. Punktiņš uz I. Vai ne? Punktiņš uz I mēs jau arī sākam te krauties, bet es tomēr gribētu no tevis par to uzņēmumu, par uzņēmēju darbību. Jā. Kas, ko jaunajiem, ko tiem, kas grib darīt, kāds iedrošinājums, kāds padoms, kaut kāds ieteikums. Ticēt, kad izdosies arī tad, kad šķiet, ka neizdosies. Viss, nu tad viss būs. Paļāvība idejai, protams, viss ir izrēķināts un paļāvība idejai ir tas, kas var izvilkt maču arī tad, kad šķiet, kad ir finišs pienācis. Liekas, ka tālāk nav kur. Tā kā, darīt dūlas lietas, domāt ārpus rāmjiem un, ģenerēt jaunas domas un darīt lietas savādāk. Nav nekur teicis, ka jādara tā kā visi dara. Jādara savādāk, varbūt tur ir panākuma atslēga. Vienmēr katrā situācijā ir vairāki virzieni, kuros doties. Galvenais pieņem to pareizo lēmumu, kurā virzienā tad doties. Ja gadījumā nav pareizais lēmums, tad mudīgi pārgrupēties. Soli atpakaļ. Un doties atkal. Un dodamies, jā. Precīzi. Neatlaidība un šis te. Klau, ir gatavs. Izskatās labi. Droši vien garšo arī labi. Mēs viņu nogaršosim. Gribās teikt, izmantojot brīdi un tādu svētku noskaņu, kad jauks laiks, labs darbs padarīts un vēlam droši vien bagātīgu un ražīgu gadu visiem, vai ne? Jā, pirmkārt, paldies jums, ka atbraucāt. Paldies, ka mūs pacienājāt ar gardumiem. Šo vēl mēs degustēsim. Un tiekamies arī citās sērijās, kur satiksimies ar Latvijas ražotājiem un gatavosim no viņu produktiem. Atceries! Latvijas ražotājus var meklēt www.easypeasy.lv Latvijas ražotāju katalogs.